Kino raidījums Stop kadrs. Radio Capital FM un telekanālā Ross 100. Vislabākās filmas, vislabākie viesi, aktieri, režisori, eksperti un aktualitātes kino raidījumā Stop kadrs. Konfekte ar pildījumu. Dziedātāja Liena Kendī. Tev pie kājām zvaigznes kritīs, mums taču nenāk prieks, vai ne? Jo mēs tikai vienreiz dzīvi. Kino raidījums Stop kadrs. Sveicieni! Svētdienā pulksten 11. Sveicieni! Otrdienā pulksten 19. Ilze Kļāviņa, Diana Sāle un kino raidījums Stop kadrs. Ilze? Protams, ka arī šajā nedēļā runāsim par labu filmu, un tāpat arī jau gribu mazu intrigu radīt par to, kā arī viesis mums kārtējais ir ļoti interesants. Kino raidījums Stop kadrs. Smuki, tev arī tetovējums pamanīju, ir viesis Marija. Jā. Kāpēc? Es nezinu. Patīk vienkārši tā tematika? Vai vispār patīk, kā 3 disciplinārītas uz laimi ir, jā. Jā. Un nezinu, kaut kā cik man jau gadus jau ventākos viņas ir jau, un tad tajā brīdī man kaut kā visu laiku, man viņas vienmēr bijuši tāds ļoti tūs, un man liekas tāds ļoti mīļi radījumi, ja, kur visur ir pasties, nezinu, uz paskartītiem, jā, un viņi tāda ļaunumu vispār nekād neievieš. Un otrkārt jau, tas, ka dzīvesveids viņiem ir, pēc tam pastāstīšu. Dziesmu vēl skan. Jā, viņi dzīvo 17 dienas, jā. Kas disciplinārīt, jā, un viņi to dienu laikā izdzīvo pilnīgi radošu un skaistu dzīvi. Tas, ka viņi neizmanto savu dzīvi nekur, kaut kādām, nezinu, nevajadzīgām lietām, jā. Tur piedzimst kādu, un tad viņiem ir, teiksim, jāapceļ. Jāsavairojās, un tad viņš tā kā izlido visu to savu skaisto, jā, tur pa tām dienām, un tādu laimīgi viņi arī aiziet, Eksperts studijā! Tieši tā, rubrikas pieteikums vēsta par to, ka eksperts ir ieradies, eksperts ir studijā, eksperts gaida, lai mēs ar viņu iepazīstinām. Dziedātāja Liena Kendī. Čau visiem! Sveicieni, jā, šai burvīgajā raidījumā, kas ik nedēļu runā par kino. Ilze? Jā, mēs iepazīstam mūsu viesus caur kino. Saki lūdzu, kas tev ir kino, vai tev patīk vai nepatīk, un kādas sajūtas raisa? Vispār es esmu ļoti liela kino fane, un manuprāt, šobrīd ir tas mirklis jau, kad es esmu tik daudz filmas noskatīsies, kad mani pārsteigt, un, teiksim, kad es noskatos filmu, pateikt, wow, tā bija laba filma, ir ļoti grūti, un tas varbūt tās, es to ievēroju nesen, jo es vienkārši skatos visu, ja tur 11. gada filmas, skatos, un neviena neliekās tāda, kas liktos, šitā bija tāda filma, ja, protams, neskaitot tādas dažas, kā tur, Inception, ja, un tādas, bet būtībā, jā, man kino ļoti patīk. Kas filmās ir tas, kas tevi uzrunā? Vai tā ir informācija, zinātniskais aspekts, vai tomēr emocijas, ko tu izdzīvo cauri līdzi? Kas ir tas, kas patīk? Tu zini, nevar dzīvot ne bez viena, ne bez otra. Arī. Un tur ir jābūt, manuprāt, labam kino ir jābūt pirmkārt ļoti labam un oriģinālam stāstam. Ja, jo pārsvarā, ko tu skaties, aktieri mainās, stāsts tas pats, jā, iepazinās, izšķīrās, tu jau no pirmajiem kadriem jau saproti, labi, tie satiksies, tie apprecēsies, kāds varbūt nomirs un bēdas un viss kārtībā, ja. Bet, manuprāt, jā, kad tam stāstiņam jābūt tādam interesantam, ir kaut kam oriģinālam, ja, un tad, protams, aktieru vispārībā sniegums kā tāds, ja, ja es skatos un īsti kā nevar noticēt, ja, tad tas kino nav īsti izdevies. Izklausās, ka vērtē visus aspektus. Gan kino, gan arī pašas aktierus. Jā, Klau, Liena, bet ar tavu tā diezgan strauju un piepildīto dzīves ritmu, cik tad bieži sanāk skatīties kino? Tu zini, diezgan bieži man sanāk, jo es ļoti vēlēju gulēt, un tas, ko es daru naktī pirms gulēšanas, es noskatos kādu labu filmu. Nopietni? Es ceru, ka viņa būs laba. Cik bieži tas ir reiz nedēļā? Katru dienu. Jā, tieši tā, Ilze. Klau, Liena, tad jautājums, ko tu šajā naktī skatījies?
Šajā naktī es skatījos, es gan tev nevaru pateikt, kā ir nosaukums, jo es viņu neatceros, bet stāsts ļoti interesants. Stāsts par to, kad vīrs ir arhitekts, ja, un viņa sieva, kā jau aizņemtam cilvēkam sieva, visu laiku dzīvo ar bērnu viena, ja, un viņa meita. Pēc kāda laika sieva iekļūst avārijā un nokļūst komā, un tad viņš atskārt to, kad viņam jāvelta vairāk laiks ģimenei. Šobrīd stāsts liekas, diezgan aktuāls, ja, atkal kaut kas noticis, bet kas notiek? Viņa noguļ komā apmēram 10 mēnešus vai pat gadu, un viņas tā kā ārstējošais ārsts saka, ka viņa tūlītās jau aizies projām un viņa ir jāslēdz un tā. Un viņi tā kā atstāja viņu slimnīcā, ja, un viņi negribēja to redzēt. Kā rezultātā ārsts izrādās pirms tam ar viņu jau bija sācis tikties par to laiku, kamēr viņš bija izbraukumos pa visu pasauli un strādāja. Un viņa atguvās, un viņa dzīvo viņa būvētā mājā pie pludmales. Un, saproties, tas tā bija, kad ārprāts, jā, šokējoši. Bija labs. Jā, tā doma viena šķiet interesanta. Un nosaukums neatminēsies? Varu atsūtīt, bet... Labi, sarunāts, gribēsies sarunāt. Jā. Un tad vēl, Liena, bet kā tad ir ar visu laiku labākajām filmām? Tātad vai tev ir kaut kāda vismīļākā? Kas varbūt atstāja graujošu iespaidu, kuru tu atceries grūtos brīžos, tātad tava top filma? Man ir tā, zini kā, man ir kaut kāds 3 top filmas, tas ir atkarīgs no garstāvokļa. Es varu pateikt, ka apmēram 100 reizes, un varbūt nedaudz vairāk, esmu noskatījusies filmu P.S. I Love You. Viena no vismuzikālākajām un top filmām man ir August Rush. Avatārs bez šaubām par skatiem, jā, un par ko vēl? Par ko vēl? Par dziļo domu, es tieši par to Avataru. Jā, par Avatāru. Tur īstenībā viss, nezinu, stāsts ir diezgan vienkārši salīdzinoši, jā, teiksim tā. Bet, uzbūvēt tādu filmu, un tas bija kaut kas wow, jā, un to filmu var skatīties un nenoskatīties, jo vienkārši katru detaļu ieraug jaunā atkal kaut kādā krāsā, jā. Protams, Inception, jā, ļoti patīk, man patīk smagas filmas arī tādas, jā. No šausmu filmām Gotika, lieta numur 34 un tādas. Eksperts studijā! Šī raidījuma viešņa dziedātāja Liena Kendi, un tikko arī klausījāmies viņas, es teiktu, ļoti labu, lielisku kompozīciju. Kājām gaisā, tā Liena saucās? Jā, Kājām gaisā. Kā ir ar tevi Kājām gaisā? Es vienmēr esmu kājām gaisā. Joks. Es domāju, ka dzīvē visu laiku ik pa brītiņam vajag tā kā pagriezties, nevajag visu laiku būt uz zemes, un man liekas tas sajūtas, ka tu esi tā kā višķi kājām gaisā, tas atkal ļauj tev nokļūt jaunā lidojumā, jaunā redzējumā, un tad, kad tu atkal esi atpakaļ uz zemes, tad piepildīt kaut kādas jaunās idejas, fantāzijas par dzīvi. Ja tev būtu iespēja būt režisoram, kādu filmu par ko tu uzņemtu? Ja man būtu iespēja būt režisoram, es noteiktu tad ielikt sev par galveno aktrisu. Protams, Liena, liekt režisēt kādam citam. Labi, tad kādu lomu kā galvenā aktrise, galvenās lomas atveidotāja tu gribētu nospēlēt? Es gribētu nospēlēt tādu raksturu lomu, kur sieviete varētu būt pirmkārt ļoti nopietna, varbūt tās nopietnā amplua, ja, tādā sarežģītā amplua un aiziet, teiksim, līdz tādam nedaudz jukušam meitenīgumam, ja, un atkal atgriezties pie tādas, sievietes valdzinošas. Man patīk tādas raksturlomas, ja, un gribētu tā, lai tu vienā brīdī esi tāda, vecinē, jā, ar tiem, teiksim, jā, un otrā mirklī tu pagriezies, un tu esi tikai tāda kristāla maza sieviete, jā, un kas neko nezina, jā, cik es esmu blondīna, es neko nezinu, bet īstenībā iekšā tur lēšās tur tāds vēlns, jā. Jā, daudz kas paliek mums te arī aizkadrā, un tikko, kamēr klausījāmies to kompozīciju Kājām gaisā, arī runājām un minēja, ka tev mājās ir liela multfilmu kolekcija. Jā.
Kas ir tas, ko var paņemt no multfilmām? Jā, protams, ir tas, ka bērniem noteikti ir jāskatās, bet arī, pieaugušajiem patīk, un es tā saprotu, arī tev patīk skatīties multfilmas. Nu, zini kā, dienā visu laiku viņi skatoties, gribi vai negribi, tev viņi sāk iepatikties, jo tas tāpatās kā dziesmu, jā, man viņi, piemēram, var nepatikt, bet ja viņu pa rādio spēlēs tik bieži, beigās jau to viņi iepatīkās, jā. Un īstenībā man ļoti patīk multenis, tāpēc, ka tur tie stāsti ir arī priekš pieaugušiem cilvēkiem. Tas ir tie ir pieauguši stāsti, un tās ir pieaugušu cilvēku attiecības, kas tiek izspēlētas dzīvniekos vai, teiksim, multfilmu varoņos, ja? Un kāpēc es, teiksim, savam bērnam pērku multfilms? Tas ir tāpēc, lai viņš neskatītos tās šausmīgi negatīvās un manuprāt, tiešām pārlieku ļaunās multfilmas, ko rāda pa televizoru, jā, un labāks viņam nopērka tādu, nezinu, tur uzmanības ācies kotlešu lietus, jā, vai tur, teiksim, ļoti, ļoti sarežģīti stāsti, jā, ko bērnam varbūt tās grūti ir uztvert sākumā, bet katru reizi viņš skatoties, viņš daudz ko vairāk iemācās, teiksim, par attiecībām ar cilvēkiem kā tādiem, kā tu drīkst uzvesties, ko nevajag. Visi izdara kļūdas, bet no kļūdām vajag mācīties, jā, kad jāpaprast piedošana, jā, nevis tur šaut visus tur, lai tev viss tur, zini, kā asinis pa gaisu. Tavuprāt, tad viena no labestīgākajām multfilmām, kuru tu noteikti gan jau esi devusi skatīties savam bērnam? Vallīs. Domāju, ka Vallīs ir tā multene, kas ir iegūsi amerikāņu ražojuma. Jā, viena no visvairāk iegadiem Oskariem tieši par stāstu, par to, kad tur kā sanāk, kad robotiņš, jā, palicis vienīgais uz planētas un vāc atkritumus, jā. Tu saprati, jā? Un tad divi robotiņi satiekās, un tā kā viņi tur, teiksim, izveidojās cilvēki, izsūtīti ir vispārībā ārpus zemeslodes kosmosā, kur viņi dzīvo jau 100 gadus, jā, un visi ir palikuši resni, jo visu dara roboti un tā. Un teiksim, tas stāsts, kā jāsaudzē savu dabu, kā ir jāiesēj tā pirmā sēkliņa, lai atkal, teiksim, būtu visa tā dzīvā radīta zaļa un plaukstoša, un kad jārūpējās ir par sevi un par ūdeni, par visu. Sapņu kinokluba nedēļas filma. Sapņu kinokluba nedēļas filma šajā gadījumā, šajā nedēļā ir 2003. gadā Tims, jā, Burtons ir uzņēmis kārtējo savu lielisko kino gabalu, ja tā varētu teikt, un gabals ir liels Big Fish. Ļoti labi sasaistis, gan teiktu, kārtējo savu lielisko pasaku vai kārtējo savu lielisko vienkārši radošo performanci ar to, ka filma tiešām atšķiras no citām redzētajām, citu autoru redzētajām. Viņa specifika, viņa raksturs ir ļoti interesants, un šajās 2 stundās mēs ieguvām ļoti daudz informācijas, gan vizuālas, gan arī tādas, var teikt, emocionālas un pat garīgas, un Diana man te jau plīvina kaut kādu lapiņu. Plīvinu, jā, jo tieši tā, šīs garīgās atziņas arī es uzskatīju par svarīgu pierakstīt. Noteikti. Tad caur tām arī parunāsim ar mūsu viešņu. Jā, caur atziņām par filmu. Jau pašā filmas sākumā galvenais varonis tur ejot cauri diezgan lielām grūtībām tajā mežā, jā, pats saka to, ka garākais ceļš ir vieglākais, bet tas, ka tas ir garš. Kā ir ar tiem ceļiem, Liene? Tāda proti ceļš var būt īss, ceļš var būt garš, tieši saistībā ar to, kā cilvēks nonāk pie mērķa, un tad kādu ceļu tu labprātāk izvēlies dzīvē, pie krustcelēm esot? Viennozīmīgi neizvēlos vienkāršāko. Jo? Zini, man vienmēr tāds uzskats ir bijis, kad es labāk savā dzīvē eju lēnāk, bet stabili, nekā ātri un tā, bez apziņas un teiksim, bez kaut kādas aizmugurs, ja? Jo arī, teiksim, manā karjerā, ja? Ir viegli tā uzlikt ātri zvaigznīte, ja, un viss, un ja tu vairs neko nedari, tad tu viss tā arī paliec, ja? Tā ātri, sasniedz to savu mērķi, un tu nevar vairs noturēt viņu īsti, ja? Manā gadījumā tā, kad es no bērnības esmu tā pa solītim gājusi, ja? Un man tas mērķis ir tur sasniegt vairāk, ja? Un tas nebūtu nav bijis vienkāršākais, ja?
Arī pēc Talantu fabriks, jā, kas jau bija 8 gadus atpakaļ, ja nemaldos, varēja paņemt pirmo albumu, ko piedāvāju. Jā, un būtībā, būtu albums un tā. Bet man tomēr svarīgākais bija, laikam izveidot kaut ko tādu, kas man būtu īpašs, nevis tikai tāpēc, lai būtu tajā būtu mūzikas albums vidū, kā tāds. jā, lai būtu kā tāds, bet lai būtu tāds, kādu man gribētos. Un piedāvāja man vairākus, un es tā kā no viņiem atteicos. Viņi saka, muļķi, tagad tu būtu tur tas un tas. Man liekas, tāpēc, lai man būtu kaut kas tur pagātnē, kaut kāds tur trakas dziesmas, vienkārši tāds, mums negribētu dziedāt. Tādu man negribētos, ja. Un tas arī ir tas, ka tas nav vienkāršākais ceļš atteikties, ja, no foršas piedāvājuma. Ka tev būs albums varēs padziedāt, ja, bet izvēlēties īstenībā to, kas pašam svarīgs ir, ja. Un arī mūzikā, visu laiku man tā ir, taču varēja dziedāt šlāgers un būs viss tev kārtībā, jā, bet, es izvēlos to savu ceļu un es tā kā negribu īsti iet no viņa nost. Tad tavs ceļš ir palikt uzticīgai pašai sev. Jā, tieši tā, uzticīgai sev un uztverēja par mūziku un par dzīvi, kāda tieši man, nevis kāda cita viņa grib redzēt. Vēl vienā filmas atziņa vēsta par to, ka jo grūtāks pārbaudījums, jo lielāks ieguvums. Pakomentē, Liena, lūdzu šo. Tas, protams, ir viennozīmīgi, jo, dzīvē arī ir tā, ka visgrūtākās lietas, visgrūtākie pārdzīvojumi mums dod visvairāk atziņu un visvairāk, tieši tā atziņu par dzīvi un aspektu, no kura skatīties uz nākošo punktu, ja? Jo, piemēram, avārijas, vienalga kaut kas slikts ir noticis, ja? Un cilvēks tikai caur pārdzīvojumiem spēja nokļūt nākošajā dzīves līmenī, jo dzīvojot skaisti, dzīvojot labi ar smaidas lūpām visu laiku, bez jebkādām, teiksim, ārprāta izteiksmēm, ja? kā saka, raudāšana un pārdzīvojumi, cilvēks paliek vienā tajā pašā līmenī. Ja? Viņam garīgā izaugsme nenotiek nekāda. Jo lielāks pārdzīvojums, jo lielāka garīgā izaugsme. Un vai tevi tas sagrauj, vai arī nokļūst tajā nākošajā līmenī. Jā, vai padara stiprāk. Sapņu kinokluba nedēļas filma. Sapņu kinokluba nedēļas filma Big Fish 2003. gads. Tims Bortans ir režisors. Ilza, ko lai sakām vēl? Es jau nezinu, tajā aizkadrā tikko ar Lienu runājot, nācās tā kā mazliet pārstāstīt, un mums arī jau sākās diskusijas par to, kāda varētu būt filmas doma un kā tā arī dzīvē reāli ir. Tas, ko es pati varu teikt, man tiešām likās, ka viena pēc otras virknējā šīs atziņas uz līdzenas vietas, un tā ir tikai jāskatās un jābauda un jāpieņem šī filma. Varbūt tās priekš cilvēka, teiksim, pastāst īsumā tāpatās, kā tu man teici. Ja, vēlreiz. Otrais mēs varētu atstāstīt nedaudz, ja, kad filmas būtība it kā ir par vecu vīru, kurš stāsta savam dēlam dažādas stāstus, kas liekas it kā nepatiesība, jo diezgan pārāk lieli un plaši viņi sanāk. Ja. Un gadiem ejot... viņš pārliecinās par to, ka katrs no stāstiem izrādās ir taisnība. Un tas arī, man liekas, ir svarīgi, ja, kad nevajag pārmest cilvēkam viņa kaut kādus redzējumus par dzīvi, nezinot, vai tā ir taisnība vai nepārbaudot to, teiksim, pašam, ja, un beigās sanāk tā, ka viņš savu tēvu visu laiku vainojas, ja, un visu laiku teica, ka viņš melo un izbeidz, ja, un tad viņš pats jūtās slikti, tad, kad tas viss sāk īstenībā izrādīties taisnība. Tieši tā, pārsteigšu jūs arī ar to, ka, lūk, man manā pierakstu lapā ir arī daudzas atziņas par to pašu svarīgāko. Protams, par mīlestību man patika, kā galvenais varonis teica to dziļo domu graudu tad, kad viņš bija pirmo reizi ieraudzījis meiteni, par kuru viņš zināja, ka tālūk būs viņa liktenis izredzētā, to, kuru viņš apprecēs un ar kuru viņš pavadīs visu dzīvu kopā. Jā, un viņš teica tā, ka tad, kad tu ieraugi savu īsto, laiks apstājas. Un pats dīvainākais ir tas, ka pēc tam laiks atkal sāk iet un iet ļoti traki ātrā ritmā. Liena, kā domā tu? Kā ir ar tiem īstajiem? Kā ir ar to laika apstāšanos un pēc tam to trako ritmu? Ir tā, ka šobrīd man ir diezgan... interesants dzīves posms, labs. Nē, tāds viņš arī ir. Un man īsti negribās, lai tas laiks tā
Man it kā gribās, lai viņš iet, jā, jo man ir daudz lietas jādara un tā, bet būtībā ir ļoti forši. Man liekas, ka tā tam jābūt ir. Tad, kad ieraugu un iemīlies kādā un saproti, ka tas varētu būt īstais, un kad jūs esat kopā, tad laiks liekas vienkārši. Lien, bet kā saprast, vai ir īstais? Vai tiešām laiks apstājas, vai tomēr ir citas pazīmes? Kā man liekas, to tu jūt jau pēc laika, jo tie īstie sākumā jau liekas vairāk, jo, kā tur pirmais īstais, otrais īstais. Tagad tu saproti, ka tie nebija īstie. Un tās atšķirības tu vari tā salasīt pats sevi. Un man liekas, ka, teiksim, gadiem ejot, mēs jau iepazīstam sevi un savas izjūtas ļoti, ļoti tuvu. Un tās lietas, ko es stāstīšu? Kad ir. Bet labi, mēs jau arī zinām, jā. Kino raidījums Stopkadrs. Mūsu šī raidījuma viešņa dziedātāja Liena Kendija, sveiciens! Sveiciens Kapitāla FM klausītājiem. Un vēl joprojām Ilze Kļaviņa un Diana Sāla kino raidījumā Stopkadrs. Ilze, vārds tev! Paldies! Nevar vien sagaidīt, lai lūgtu Lienai nosaukt tādus izcilākos, labākos un tev tīkamākos aktierus un aktrises. Jā, tieši tagad domāju, ļoti man patīk Jims Kerijs. Jā, tas tāds no kas saka, senākiem laikiem. Kurā filmā vislabāk? Daudz, tur nevar tā, izskaidīt. Mums bija stulbs un vēl stulbāks, jā. Jā, tā arī, visas jau viņas diezgan vienādas un labas, tāpat Jesmens, jā, un zvēru detektīvs un visi, jā. Bet ļoti patīk man arī DiCaprio. Tieši Shutter Island. Es tikko gribēju teikt, patika? Ļoti patika. Kāds bija sajūts beigās? Bišķiņ paņēma, jā, tā, kad wow, negaidīt, jā, tā negaidīt. Un tieši tas ir tas labākais filmā, kad viņa paņem un izgriežās kaut kādā negaidītā tādā virzienā, jā, kad tas ļoti labi filma. Es viņu skatījos vēl otro reizi, pēc tam, tad, lai es beigās sapratu, kad otrais skaties, tu redzi to doktoru un visu to reakciju, un kāpēc viņi to dara, un kā tas tā, fantastiski, jā, un jā, kā saka, George Clooney's, vispār nemistīga vērtība, jā. Kāda ballīte bez no Martīni no pārī. Kino raidījums Stopkadrs. Liena Kendija dziedātāja. Un tikko arī dzirdējām tādu foršu vietiņu, yes, Aspazīs. Arī 32. Paldies mūsu draugiem, kas mūs apģēr. Jā, Liena arī jau saka, ka viņi tur skatās, un internetā ir interesanta informācija par atlaidītēm, un kas tur Liena vēl pasaka mums. Man zinīja, es par tām atlaidītēm tā īsti neievēroju, bet es tagad skatos ziemā krāsaini, kūkaini un silti, un skatos ziemas kolekciju, un tiešām ļoti skaisti pasties ugucīši, tur zābaciņi, šitādi te skaisti balti. Un uz ziemas jāciņas siltas mūsu augstajā laikā. Piemēram, esmu diezgan jukusi uz apaviem, ja? Skatos, tad tur zābaciņi tādi smuki pūkaini. Par cenām es gan nezinu. Un mana draudzene Džeina Saulīte izrādās ir fotografējis to visu. Džeina ļoti smuki bildes. Tagad iznākuši. Ko, paklausamies, jā, lūdzu pieteikumu viņam, yes. Sadarbībā ar veikalu Yes! Rīgā superīgs veikaliņš jaunām, stilīgām sievietēm. Aspazīs bulvārī 32. Jā, kino raidījums Stopkadrs. Šajā raidījumā viešņa Liena Kendija dziedātājiem, un finiša taisne mūsu šajā raidījumā. Protams, jā, noteikti par tām dzīves tādām svarīgākām atziņām. Tas ir tavs, jā. Bet viens un tas pats dienas jūtu. Ilzi vārds tev. Var sakot, varbūt tā banālāk skan, bet kas ir tas, kas iedvesmo tevi? Mani iedvesmo ikdienai dzīvei, darbiem, ir diezgan ballītēm. Salīdzinoši viegli. Ballītēm arī varbūt tās, bet mani iedvesmo katru rītu tas, ka es pamostos, un cilvēki man apkārt, man iedvesmo mans mīts,
Kas tev ir kāds sunīs? Maziņš. Maziņš. Kāds skaists. Un man iedvesmo mans dēliņš, un man iedvesmo pilnīgi viss, kas var iedvesmot. Un katrs savā pozitīvā veidā. Un mani iedvesmo arī, ļoti iedvesmo arī kaut kādas, teiksim, bēdas un tādi notikumi, jo tas atkal, liek radīt kaut ko tādu skaistu un dvēselisku, varbūt tās mūzikā. Jā, iedvesmo manī, būtībā var teikt tā, ka manī iedvesmo tas, ka es vispār pamostos no rīta. Bet principā varētu teikt, ka iedvesmo šajā dzīvē viss mūs. Vienkārši jāatrod iedvesmu tajā, varētu teikt tā, nu? Un vienkārši cilvēkam ir jāgrib. Lai viņu iedvesmo. Lai viņu iedvesmo. Jā, Liena, man savukārt tev arī tāds jautājums par to veiksmes formulu, jo kā nekā, man liekas, tu piedari pie tiem cilvēkiem, kas grib, izvirza mērķi, iet dara un neatkarīgi no tā, tomēr agrāk vai vēlāk to sasniedz. Kāda ir veiksmes tava formula? Nepadoties, manuprāt, nepadoties dzīvē, gan cilvēkiem, gan arī mazām neveiksmēm, ja, kaut kādiem, kad, ja tev ir tas savs mērķis, ja, un ja tu zini, ko tu gribi sasniegt, tad ir jāiet uz pilno iekšā, tad vai nu tu dari, vai nu nedari, ja, un bieži vien, kā pie pirmās neveiksmes cilvēks, viss tagad es neko nedarīšu, un tā, un manuprāt, tā veiksme ir tad, kad tu neatlaidīgi un akli tam tici, ko tu dari, ja, un tu mīli to, ko tu dari, un agrāk vai vēlāk, ja tu patiešām gribi, mīli un tici, tas tam jāizdodās. Ir, jo, zin kā, domas materializējās. Un ja tu katru dienu iedomāsies par to, ko tu ļoti, ļoti gribi un noticēs tam, agrāk vai vēlāk, vēlams agrāk, tad tas piepildīsies. Jā, un tu minēji to, ka, ja cilvēks tic, tad kam tici tu? Es ticu saviem sapņiem, es ticu saviem mērķiem un es ticu saviem spēkiem. Un es visu laiku mēģinu attīstīties un nevis tikai glupi ticēt, ja, bet darīt. Ja, un es eju uz to savu mērķi, es daru, es mācos, pilnveidojos un ļoti, ļoti bieži varbūt mums kaut kas nenotiek, tāpēc, ka mēs vēl neesam tam gatavi, ja? Un, teiksim, tev jāpilnveidojās, lai tas sapnis būtu tev tajā īstajā dzīves laikā piemērots. Ja? Tāpēc ļoti jāpiedomā par tā, ka nevajag apstāties attīstībā, lasīt grāmatas, skatīties filmas, mācīties un zināt to, ko tu gribi, un tieši tajā sfērā arī pilnveidoties. Un tad jau tas viss kopā, sajiet tādā enerģijā, kad tu saproti to, ka tu esi gatavs tam, ko tu gribi, ja, un tu esi gatavs uznest to kā saka, laktiņu, ja, kuru tu sev esi pasniedzis. Tā. Sirsnīgs paldies tev par šo raidījumu. Paldies jums. Paldies, milzīgs. Paldies, un lai jums jauka diena, šī skaistā svētdiena vai arī otrdienas vakars, un lai jums viss ir jauki. Un lai arī tev izdodas radošie panākumi, mērķi un tik uz priekšu. Paldies. Ilze? Mēs uz atvedām atgādinājumu par to, ka ne tikai radio, bet arī televīzija un internets ir vietas, kur stop kadru gan vērot, gan baudīt, gan dzirdēt, gan skatīties. Tātad, Pro 100 ir televīzija, kur var skatīties arī mūsu klātienē. Un arī Facebook lapa ir stop kadrs, kur var visus mūsu jaunumus un arī iepriekšējos raidījumus pārskatīt, noskatīt un smelties iedvesmu turpmākajiem. Tā gan, jā. Precīzāk, Pro 100 televīzijā mēs esam skatāmi un redzami trešdienās 22:30 un svētdienās 20:30. Savukārt šajā ēterā, Capital FM ēterā, mēs esam svētdienās 11:00 un otrdien vakaros 19:00. Paldies, ka arī šajā reizē bijāt kopā ar mums. Paldies, ka atbalstat, paldies, ka pētat mūs arī sociālajā vidē. Un tiksimies jau drīz. Pirmām kārtām trešdien, Lomiņa ielā 32, un otrām kārtām jau jaunadēļ. Paldies, un lai viss labi. Šonakt es būšu tā dzirkstēlē, kas skries un nenodzisīs. Un kamēr vēl laiks uz priekšu ies, tev pie kājām vajag
jaunas mīļas, ļauj man